Kamēr biju prom, Maikls parūpējās par mums, lai mums ir enerģijas krūvējot MP7 un pārējās mašīnas. Ir jau kaut kas paspēks izdzert, bet šautauts Maiklam, lakīkoši. Ko mēs nopirkām? 6 žurknējoši. Say hello for the YouTube. Hello. Jā, nopirkām žurku, automātu 1.6. Bez stikla. Mēs esam kaut kur Lietuvā. Un, jā. Laikam jauns video. Kārli, ko mēs darīsim ar viņu? Ko mēs darīsim ar to žurku? Iebādīsim MP7 un 2.8. Nē. Džeks, tu pacenties. Aizmirst progresu iefilmēt. Jauno logu. Jā, vajag logu dabūt ciet aķīt, jo noņēmām, ka Džeks tehnoloģiju. Mums šeit jūt. Esam jau kaut kāds 30 km nobraukuši, vēl kaut kādas 100 ar kaut ko priekšā. Nav aķītas, nav numuri. Nekas nav, esam Lietuvā vēl. Un automāts. Nevar redzēt, ka viss tams. Cik tālu mēs esam? Gandrīz mājās. Parasti šurā sākās video, ka kaut kas noticis. Nē, šoreiz viss kārtībā, ka mums jaunais krāsojums. Loks ir gandrīz tīrs. Mantiņa netīra. Kā kāda mašīna izskatās. Kaut kādām čuhļām mēs te braucam. Vēl kaut pusstundu esam pārsals. Mums mājās bija jābūt 2, bet mēs būsim 9. Jūs esat laimīgi? Nē. Jej. Jej! Zini, kāpēc? No. Tāpēc, ka man atkal būs kaut kas jāskrūj. Vai mēs varējām nepirkt to mašīnu? Nu nē, bet vajag. Tālāk, kad tu esi laimīgs un skrūvējāt. Jā, mums būs jāliek 2.8, mēs te mauksim, viss būs baigi labi. Es jau esmu priecīgs, ka Sandrs to nopirka jau, bez tās mašīnas jau man nebūtu ko darīt nemaz. Tā kā es To mēs vēl nezinām, vai būs 2.8, bet Protams, ka ko tad tu tur ieliksi? tad es. Atstāj viņu patāt. Pī. Sandra man iedod cimbus, viņa parūpēs, lai man nav augsts. Mums ir īsta ātruma kārba ar 3 ātrumiem. Un mēs turpinām ceļu. Gandrīz pielec, joprojām cīnās. Rinalds bija piera kārba, kaut ko darīja, kaut ko nesamanīja, kloķens. Dačiks. Džeks teica, ejošs motors, vajag tikai viņu parūcināt. Bišķiņ. Ko tu saki? Nezinu, izklausas bēdīgi. Saka man apis? Jā, tā degvielas smaka ir, kas iekšā. Te? Nu tur jau lej degvielu. Jā, nu labi, arī te jau tev viss pareizi. Ai, meklēju 1.6 motoru. Budžets. Budžets 300 eiro. Kāds 300? Kāds 1.6 motors? Ko? Kas tur ir jau? Kaut šrūts. Jūs pat nevarat iedomāties, ko šis motors sagaida. Kas tur īsti viņam bija, Rinaldi? Nu, viņš bišķi pastāvējis ir, laikam bišķi ļoti ilgi. Viņam eļas gadzeni ir bijuši iesprauduši ielējiem eļiņi. Viņš ierūts. Mēs ne, bet Rinalds. No. Rinalds šito paņēma tīru sevi. Viņš te Vakarā būs jautri ar viņu. sazagās jau reku kloķenes sensors. Viņš ir ar sarmulim. Viņš iedeva praktiski brīvu, baltu velts. Un pa puscenu, pa brīvu. Jā. Būs turpinājums segos. Kontents. Notiek apspriešanās par kontentu. Par ko mēs runājam. Par Sandru. Nē, atsevišķi savādāk. M44 jau ir jaunās. Es šajās M43 un M44 sarunās vispār nepiedalos. Slavenais simtkalvatīgais.
Rīnalds izdarīja vieglāko darbu, viņš dabīja motoru pie dzīves un viss salika atpakaļ. Es izdarīju grūtāko darbu, kas bija pieskrūvēt izpūtēju. Nu, kāds liešiņi. Un tad students dara vēl grūtāku darbu. Jā, mēģina izskrēt skrūvu aprātā vitnu. Izrādās mēs visu šo laiku, kad braucām no Lietuvas, braucām ar kādu Opeļu pagaidu numuriem. Un jāuzliek bumpers. Un tad jau būs testēšana atkal. Labi, braucam testdrēmā. Pārbaudīt, vai automātiskā kārba izdzīvojusi. Kā var jau uz pirmajā? Šitā? Kad tas sāks iet? Kāpēc ātrums neceļās? Kad uzsver 6 gaisa. Kā var otrā? Uj. Kas tas bija? Vai mašīna brauc? Skatieties uz ātrumu. O, sāk kāpties. Kā var cilvēki pabraukt ar 1.6 nesaprot? Tur tā pieturēt. Mēs braucam filmēt kontentu. Piešķīlām tikko. Ir ļoti labs veids, kā uzsildīt motoru, ka tu iekāp. Jā, man bija jāgāzē. Lai uzsildītu mašīnu. Tā mēs sildam mašīnu. Mēs savu brigādu novākusies. Kristus man uzdāvināja dāvanu. Normāls kolēģis izmaz, bļēt. Viņš tikai Kārlis Pīms, neko neuzdāvina man. Tā jābūt. Tā jābūt. Krašā, Sandrs skrūvē riteņus, Kristaps sāk degvielu. Nu, normāli 5 litri, bet sajies. Es tev varu iedot tev pasmelt, ja tu negribi smelt. Plosties, te ir, bļa, bundzenieki bremžu virsū. Bundzenieki. Kas tas notiek? Ir rūs vai nav rūs? Vai tas ir? Nav rūs. Oi! Bet īstenībā vēms aparāts, tāpēc ir viss ideāls koženieki. Nu, pat siltums nāk kaut kāds. Jā, un tas ir labi, tas ir pozitīvi. Kas viņi ietagot? Ietagot, jā. M-kas diski īsti oriģināli. Šitā jau M-ki principā. Tikai 1.6. 1.6 M3 automāts. Nu, amerikāns. BMW, AG, reko, viss tur ir. Pats viss nav. Nu, loks varbūt ne līdz galam, bet īstem. Kas? Lai jūs sākat runāt angļu valodā, tu vari izsāstīt. Renāli pastāst angliski. Today we Real. destroyed the car. Speak London very good. Intruder. New friend. Kas tāds esi? Ko tu dari? Ciemiņš, Turists. Kā tā patīk? M3. Tikai 1.6. Pareizie vārdi. Labi šķērē, kad jau. Jā. Jā, 1.6 automāts. Ko jau ir dīzeli. Šis būs interesanti. Kāds Whistling diesel vibes, tikai mēs to mašīnu neiznīcinās. Pilnībā. Budžets tādu višķi mazāk. Carbon motors. Nē, nekur. Pārbaudīsim, cik ātri var nospēlēt mums jaunās diskas. Ko tu niķojies? Tā. Es domāju, ka pēdīties beigām jau bāgi bija Pārdod diskas. Izaupjus cenu. 6,90 uz grauzdiņu. Vai kāds viņa atbrauc pakaļ? Kas? Kāds arī pa tādu cenu atbrauc? Tas ir skaidrs. Šitā jau īsta M-kas viski. Šis ir... Renārs! Renār! Parād, čau!
Parād, čau! Pagaid! Šuši atbrauc Renārs, viņam, bļaļ, kaut kāds jauns BMW. Kā to? Kas tas pa jauno BMW? E46. Kompakts. 2.8 benzīnā. Tikko bija saregulēta. Nu, es vienkārši driftu mašīnu, tā es augšā. No, jā. Kārlis sakrāsoja, uzpulēja man viņu vakar. Man, pasties. Air design. Pagaid, BMW M-pakī. Mēmākais. Jau, bet fitmens pat labs, nu, gandrīz, tur kā 3 metru plāns, un tad jau būtu norma. Jau, karoši, Renār, šitas ies tāpat kā tavējais trīnieks šitajiem diskiem. Kur man alda? Viss labāk? Vai iekšā? Posties par iepalu. Posties, cik rēsnas. Pagad, vēl, nē, tad. Vēl apakaļ gaitā. Arī nē, jau pagad. Te visos apgriezies otrādi, tad pret 90. Apgriezies otrādi, tad pret 90 to tā izdara. Es braucu atpakaļ gaitā, man jau priekšējais. Jā, un tu brauc uz 5 litera beņu posties pilni līdz augšai. Jau, bet īstenībā reāli. Bet es redzējuši tik dzīvu žurku tu, bļa, čigānu mazais. Tu paskaties! Un tu tur savu to lamatu metini 3 mēnešus, un viņi pat izstās briesmīgi. Man jau nevajag īsti. Vai tu jau tagad atsvars liec, lai ķipa saķeri normāli? Tu izmetīs ārā disku, tā pārmetīs. Džeks vienkārši visu līdz. Sjodā vai? Dragreiz. Vēl nevar rādīt ar ko, bet tūlīt būs. Ar Volvo. Man ir, cik man zirga, 90? Kaut kā 900. Man 90? Ar šitajām riebām kā 900. Tā ir mašīnai 230. Tad jau, jā. Bija smagāk. It's not about the ride, it's about the rider. Jā, it's not the car, it's the driver. Visiem sasolīja mēmāko kontentu, bet mašīna jau uzvārījās. Tāpēc mēs esam vispār kaut kur tikuši. Nezinu, kas te būs tagad. Motoru, ko mēs taisīsim dragreiz. Nē, brauc. Tu šiet arī? Nē. Cik viņam zirgi? 161 kW, huizin cik zirga. Pēters viens pats ar savām rokām. Renār, tev daugā. Renārs sajūtens, tā kā pagātā. Bija lobs. Es jau gribu, ble, kur. Kristap! Kristap! M43 pret. Pumpām. Man rokas trīc. Reku uz malku paņemsim. Man... Malku paņemsim. Tā kā es tāds meitenes taisas video. Tev nav izreiz! Man vīna vai! Tagad reiz full gas. Par tur nokaut. Nav izredzi. Neutrāli dropu, bļa. Kroč, Sandri, es tev parādīšu, kā jāuzvar. Tu tur neitrālajā, tā galam, un tad vienkārši līdz galam uz leju pirmajā, un pēc tam slēdzies. Jā. Vai, tu man tici? Mēs tam ticam. Kurš rauz kadēlēkam uzvarēs? Oi! Nu jā, jo. Kādilieks aizgāja garām. Bļāviens. Es, kad iemetu pirmajā,
kaut kas saplīs un es aizgāju. Kā izskriet? Nu, ļoti lēni. Viņam es vienkārši dzirdu. Tu vienkārši tīrās ar acis visu laiku. Viņš smolēja, un tu vienkārši kaut ko tur lēnām. Vecīt. Jauda pietiek. Pagrāvjam. Vecīt, riems pat kūp. Pingvīns. Kas mums palīdzēs? Ziniet, kas mums palīdzēs? Nē! Svats! Un kā tieši tas tev palīdzēja? Man būs vairāk jauda. Jā, bet šoreiz vismaz viņš tā veiksmīgi neuzlicina uz kaputa neko. Jā. Es tur tagad nesēdētu. Tā, tagad tiks no reversa likts draivā. Tā tad otrā daļa šodienai. Turpinājums. Bijām atstājuši mašīnu. Nezinām iemeslu dēļ. Kaut ko mēģināsim vēl uzfilmēt. Riepļau. Bet viss vēl te ir. Čotka. Kārējā man arī ir. Palikt. Tā tad mums nav loks. Nav. Mums ir zirgsteles.
Mums ir Ervalds. Un mums ir augsts. Es pat nevaru telefonu noturēt rokā. Tā tad atbraucām uz garažu. Garš brauciens bija. Tagad viņi domā. Ja, labi, nošaukt, pagājuši. Pagājuši. Reizi lido ārā. Tas jau nekas. Tā gara vārdā. Viņš sāk grabēt. Pagad to vāciņu vajag virsmu. Stop. Pagad. Kā tu domā, cik veselīgi tas ir šim motoram? Ļoti. Tā jā. Vietas mums pārdeva mašīnu ar komplektēm. Izmantosim viņas prātīgi, Kārl, iemet iekšā. Jā, lāk, bet iekšā. Vēters pututs jāiemāj. Arī iekšā. Tik liels viņam nav. Pagad. Labi. Viņa šķēlīt iekšā. Labājot. Skaidrs, ka tur. Viņš ir nemirstīgi. Cilvēki saka, M43 ir sūds. Jā, es varētu aizbraukt uz Igauniju ar viņu. Emocijas. Viņš pat užgaitā smuku rūc. Es kaut ko iemērāt vispār vai ne? Viņam ir bišķīt. Tikšķīts bišķīt. Nu labi, iepirk kaut ko. Saber. Nežēl. Valds tik iekšā. Tas ir dabīgs. Tas ir Ritīgi. no šitā jau tas motors ir uzražots. Pārdodam motoru. Ir Nav testējums. ārīts. Auto no Vācijas 150,000 nobraukt. Viens tēmnieks. Kompensātors bišķiņ piekāps. Nu jau viss. Ja viss ir kārtībā, tu vispār par daudz domā. M431 Sandus 0. Vai tev vēl siltums nāk normāli? Pusies, kas pa lampiņām. Tos vēl lielajāk, kāpēc? Šitas saits. Štropi.
Es visu uzspīdu. Viņš vēl no kola un antifrīz, man liekas. Man liekas, ka fuļņās jābūt. Viņš to, man liekas, jau noķīlē. Iedav, ir. Man liekas, jā. Jā. Nē, tas ir motors, viņš vairs nespēja griezties. Tagad viss ir manība. Viss darītās briesas lietas man jāatkal jābūt. Es jau iedavu papīru, es jau iedavu mentoli, es viss iedavu. Viņam bija tāds... Viņš noķīlē. Noķīli. Cīpēt pašiem negribu. Bļā, kāpēc viņš noslāp? Nu jā, nebūtu iedavis mentols, es domāju, viņš būtu gājis. Es domāju, tas mentols un tas pēdējais papīru pējiet, tas viņam naudu tur sagāja iekšā. Nē, tur iekšā ir. Ervo, Ā? viņam normāli iedavis pietīpēt. Labs aromāts tur ir. Lēmē. Nu, pakastim. Jā, tur ir. Tur ir tāds stingrais, bet... Nē. Jā, pīpa. Es taču teicu, viņš kā atdzisīs un... Tā kā puķīte, bļa. Jā, vispār. Viss kārtībā. Jauna diena, jauns iepisens, nu. Saņemies, Rinaldi. Pa tūkstoši! Līmenis ir pat. Saka jau! Redlines kaut kā viņam nestrādājā. Viņa plēma nepatīk. Nu. Labi, pagaid, stop, viņam gar sprauslām dūmu nāk. Tas ir labi. Kāpēc? Tas ir labi, tā jābūt. Tu bekot, Tur bet... jaudi, ja? Nu, nav. Tā ir lielā kompresija. Karoča M43 ir nodaldēts. Rinalds. Ne līdz galam. Viņš vēl griežās un iet. Bišķiņ. Es jau ar rāmuru blokā cauram izdaudzīt, jau vai? Kaut kā tā. Kaut kā, jā. Uz šīs noceris šis video beidzās. Saprot to, ka mēs 10 minūtes jau filmējam, kā mēs tur kaut Mēs meklējam nākušo mašīnu. Šitajā būs M57, kaut gan mēs nebarosim ar smeltīm. Jā. O tā, galvenais nemīs. O ne? Pīpē vienkārši. Galvenais nemīs tev. Saka tā, Tā. parād, tā. Jau redzēt, ka